jautājums ir, neskatoties uz visu, kas jūsu dzīvē ir noticis, neskatoties uz visu, kā jūs šobrīd jūtaties, neskatoties uz miljonus iemesliem un pamatojumiem, es jūs aicinu izskatīt iespēju, izkāpt laukā no jebkuras upura loka. Šis instruments, šis trīsstūris ir tik fantastisks tāpēc, ka mēs varētu pie tā vēl stundām ar visādiem piemēriem. Jums varbūt būs jautājumi, mēs izanalizēsim konkrētus piemērus. Viņš ir tik svarīgs tāpēc, ka mēs varētu stundām runāt, kā visādi fantastiski dažu minūšu laikā lomas mainās, kā tas viss tur darbojas. Bet risinājums ir tikai viens. No šīs upura un cietēja lomas kā plakā. Un saprast, ka mana dzīve būs veiksmīga nevis tad, ja viņai būs pareizi apstākļi, vai pareizi cilvēki, vai es būšu varējis viņus iespēlēt viņus pareizajos vārtos un tās bumbiņas salikt pareizajos caurumos. Bet manas dzīves vērtība, manas dzīves kvalitāte ir jautājums par to, kā es izvēlos šo dzīvi dzīvot, ar kādu attieksmi es izvēlos šo dzīvi. Un es pasvītrošu vārdu izvēlos. Es zinu, ka kristīgajā kontekstā mums ir neparasti šādi runāt. Mums liekas, ka mēs te balansējam uz bīstamām robežām. Bet es vēlreiz jums teikšu, draugi. Es, piemēram, esmu redzējis cilvēkus, kas dodas pie psihoterapeitiem. Viņi izrunā savu pagātni, savu bērnību. Krustu šķērsu. Man nav nekāda iebilduma pie psihoterapeitiem. Nepārprotiet man. Visi nav vienādi. Nekādā ziņā. Viņi izrunā krustu šķērsu savu pagātni. Viņi saprot visus mehānismus. Viņi saprot, kur māte viņai nodarījis pāri, kur tētis. Kur ir bijis pārpratums un kur ir bijis pašasmaiņa. Viss ir izanalizēts. Un tad būs divas iespējas draugi. Un tā ir visa atslēga. Būs cilvēki, kuri izanalizējuši pagātni. To izmantos, lai kļūtu par vēl lielākiem upuriem. Un sacīs, tā kā manā bērnībā man tik ļoti ir nodarīts pāri, es neesmu mīlēts. Ko jūs gribat man? Kā tad es varu kādu mīlēt, ja man nav mīlestības pieredzes? Kā tad es varu kādu saprast, ja es pats esmu atvērtīts? Kā tad es to varu? Lieliski, mums pagātnē ir lielisks attaisnojumu krājums. Lai mēs nedzīvotu, lai mēs būtu pasīvi. Un būs kādi citi gadījumi. Kad izanalizējuši šo pagātni, cilvēki sapratīs. Man ir ļoti grūti mīlēt. Man ir ļoti grūti pieņemt citus cilvēkus. Man ir ļoti īpaši grūti dažās attiecībās izturēt un pastāvēt. Tāpēc, ka manā pagātnē ir tas un tas noticis. Tagad es to zinu un saprotu. Un tagad es tomēr gribu dzīvot. Es tomēr izvēlos no šī mirkļa savās attiecībās ieviest jaunu nomu. Un redziet, tas, ka jūs izanalizējat pagātni, jums daudz ko izskaidro, bet vai jūs to izmantosiet, lai paliktu tur, kur jūs esat un teiktu, te es esmu, glābiet mani. Ja jūs sacīsiet Dievs, kas bijis, es tagad saprotu, kas ir bijis. Un man ir ļoti skumji par to, kas ir bijis. Bet palīdz man dzīvot. Palīdz man iet uz priekšu. Palīdz no šīm mirkļiem. Neskatoties uz visiem deficītiem un trūkumiem un tukšo sirdi. Man saprast, kas man jādara. Jautājums par briedumu, draugi, ir jautājums par to, kādā veidā mums sasniegt situāciju, kur mēs
uzdrošinamies dzīvot par spīti tam, ka dzīve ir grūta. Par spīti tam, ka tajā nenotiek pareizs. Kur ir tas mirklis, kad mēs uzņemamies atbildību par to? Un mēs esam gatavi doties. Redziet, tad, kad es lasu apstuļu Pāvila ļoti slavenos vārdus, mēs pāri paliekam uzvarētāji tā spēkā, kurš mums ir mīlējis. Es nevilkšu domāju, ka tas ir stāsts par pārējiem upura, kuram, protams, ir vienmēr taisnība, miljons lietu, kas ir notikuši nepareizi. Mēs pārējiem uz stāvokli un cilvēku pozīciju, kurš saka, ne tāpēc, ka Dievs ir kopā ar mani. Es gribu iet uz priekšu. Es gribu dzīvot. Es gribu sacīt, ka vispirms ir jātop dziedināta mūsu garam, un tad līdz galam var būt dziedināta mūsu dvēselē. Ja mēs gribēsim vispirms padarīt par nebijušu savu pagātni, man ir liela aizdoma, ka mēs tā arī neko netiksim. Bet tas, uz ko Dievs mums izdēs, aicina un izaicina, dzīvot par spīti tā, ka ir bijis tik grūti, ir bijis tik nepareizi. Un tas, kas ir visuzrunājošākais piemērs, protams, ir Kristus pats. Protams, ir Kristus pats. Un viņa slavenie vārdi par krusta nešanu. Ja kāds grib man sekot, tas lai ņem savu krustu un nāk man līdzi. Upura filosofija, vai ne? Brīnišķīgi. Nesam krustu, mums dara pāri, mēs turpinam nest. Mums dara pāri, mēs turpinam nest. Dzērājs atnāk 10. reizi mājās, mēs turpinam nest. Pakritis salātu bļodā, virtuvē, no rīta pieceļam, salātus noslaukam, priekšniekam piezvanam, vīram galvas sāp, nevar būt darbā. Tas ir kas ir krusts. Nē. Tas tā ir muļķība. Tā ir muļķība. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, kad otrā rītā to visi bērni zina, ka tētis ir beidzis dzert, tad ir īstais brīdis, lai aiziet pajautāt pēc mobilā telefona. Tāpēc, ka viņš jūtas vainīgs. Viņš izdarīs visu. Un sieva varēs teikt, ja tu man nebūtu bijis, es būtu slavena. Es būtu bagāta. Es būtu kaut ko sasniegusi savā dzīvē. Tu man to esi atbildējis. Super. Ko jūs gribat no manis? Es neko nevaru izdarīt. Man dzīves ir man dzīves samainājums. Ko Jēzus mums mācīja? Kaut kas bišķiņ cits maigi izskatās. Jo tas krusts, ko viņš nesa, nebija krusts, kas rodas no tā, ka viņš pacieš visu un piecieš visu un nevienam neko nesaka. Varbūt vienīgais muguras. Tas bija krusts tāpēc, ka viņš nostājās pretī tam, ko viņš redz, kas ir nepareizs, kas ir aplams, kas ir jāmaina. Nedrīkst tā darīt, nevar tā darīt. Viņš nostājas tam pretī un viņš zina, ka tas nozīmē sāpes. Un tādā mirklī, kad kāds tev uzliek krustu, jo tu sāc iebilst nevairs pret konkrētu lomu, bet pret pašu sistēmu, tādā brīdī tev ir jābūt gatavam šīs ciešanas nest. Ja tu neesi gatavs nest pārmaiņu ciešanas, kas ir krusta ciešanas, pārmaiņu ciešanas, tad tādā brīdī tu tiec iebildes atpakaļ, un tu, protams, turpini ciest. Varbūt it kā mazāk intensīvi. Tu turpini ciest, toties visu tavu dzīvi. Tev viss līdz satikst. Mīļie draugi, mums tik ļoti nepatīk sāpes. Man nepatīk sāpes. Piemēram, mana problēma ir, ka ja man ir pretī kāds dusmīgs cilvēks, es vienkārši kļūstu par mazu bērnu. Es nevaru izskudēt, ja kāds par man ir agresīvs. Tā ir mana problēma. Ko man darīt?
gaidīt, kamēr tā nebūs. Nē. Es esmu gana gaidīt. Ir jāmācās saprast, ka ceļš uz brīvību iet pāri Golgātai. Ceļš uz transformētu dzīvi iet cauri krustam. Un tas ir daudz nopietnāk nekā jūs domājat. Tas nav tikai tā, kā mēs runājam par tāliem notikumiem Palestīnā. Iet runa arī par mūsdienām, iet runa par mūsu dzīvi, kuru mēs zinām šodien. Un, mīļie draugi, neviens cits, un tas ir tas sarežģītais, neviens cits mūsu vietā nevar šo izvēli izdarīt. Un tas ir pats sarežģītākais ar šo stāstu. Ja šis viss ir upura loma, un cilvēks izvēlās vainot citus un pārmest citiem, jo kas ir vajātājs? Vajātājs ir tipisks tiesātājs, vai ne? Viņš visus māk notiesāt, viņš visus māk vainot, kur viss ir slikti. Neviens, izņemot mūsu, nevar šo pārmaiņu mūsu radīt. Jo tas ir mūsu izvēles jautājums. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas ir cilvēka briedums, par ko mēs šeit runājam. Jēzus ir viens nobriedis cilvēks. Viens nobriedis cilvēks. Visnobriedušākais piemērs, ko nozīmē būt cilvēkam. Mēs varam tikai vēl sapņot par kaut ko mazliet līdzīgu viņam. Bet viņš ir nobriedis cilvēks. Un jūs saprotat, kas ir problēma? Problēma ir ļoti vienkārša. Nekas, ko es jums ieteikšu, ko darot, jūs varat kļūt nobrieduši, īsti nederēs. Jūs zināt, kāpēc? Tāpēc, ka tas, ka tu dari tā, kā saka cits, vēl ar vienu nozīmē, ka tu neesi tu pats. Nobriedušam cilvēkam būt, tas nozīmē būt izdarījušam šo fundamentālo izvēli, nostāties līdzās Kristum, nostāties ar gatavību, nest savu krustu. Un, ja mēs to darām, mēs piedzīvosim, un to piedzīvo ļoti daudz cilvēku. Kā piepildās viens aforisms, ko es nesen lasīju pie viena no saviem kolēģiem. Tas aforisms ir tāds: nebeidz no savām ciešanām, un tavs sāpes mazinās. Tas ir ļoti interesanti, ka tā ir absolūti taisnība. Nebeidz no savām ciešanām, un tu redzēsi, ka tavs sāpes mazinās. Kas mums notur upuru lomā, draugi? Ir tas, ka mēs ceram mainīt savu pagātni. Mēs ceram mainīt to, ka ir grūti. Jūs zināt, ka var ar zināmiem paņēmieniem, ar zināmiem psiholoģiskiem paņēmieniem un ar zināmiem medicīniskiem paņēmieniem var cilvēku novest tādā stāvoklī, ka viņš nejūt sāpes. Un uz brīdi viņam viss pēkšņi ir viegli. Un dažiem liekas, ka tas ir, kas ir pestīšana. Pestīšana nozīmē, ka man būs viegli dzīvot, ka man vairs nebūs grūti, ka man nebūs vairs jātiek sev pāri. Man ir diezgan bēdīgas ziņas jums. Tā nav. Tu vari uz brīdi saņemt šo anestēziju un neko nejust, bet tas nenozīmē, ka tu esi sasniedzis savas dzīves uzdevumu, kļūst par nobriedušu cilvēku. Jo nobriedis cilvēks ir cilvēks, kurš ir spējīgs pieņemt sāpes un rīkoties par spīti tām. Rēķinoties ar tām, neizliekoties, ka tās man neskar, bet vienlaikus izvēloties par spīti tām iet uz priekšu. Un tāpēc tas, kas mums ir jāizdara, ko es jūs gribētu ļoti praktiski aicināt. Es zinu, ka ir daudz no jums esat nākuši šeit, tāpēc, ka jums ir brūces un jums ir sāpes. Un jums ir daudz, kas, ko jūs netiekat galvā. Un jūs gribētu beidzot būt brīvi, beidzot būt laimīgi un tā tālāk. Un man ir viens priekšlikums, ka jūs šajā pašā mirklī, šajā pašā laikā, šajā pašā dienā, jūs izdarat vienu ļoti svarīgu lēmumu.
pavilkt apakšā saviem līdzinējiem stāstiem, savām līdzinējām sāpēm, ar kurām jūs esat gadiem ilgi dzīvojuši. Pavilkt apakšā vienu ļoti svarīgu līniju. Un pirmo reizi tā vietā, lai mēģinātu no šiem sāpēm tikt vaļā, lai mēģinātu cerēt, ka viņas nebūs, pamēģiniet viņas pieņemt. Pamēģiniet sevi pieņemt tādus, kādi jūs esat. Es šeit nerunāju par grēku, es šeit nerunāju par to, ka vajag sliktas lietas darīt. Es šeit runāju par to, kāda mēs esam. Nemīlēti, mīlēt nespējīgi, nepiedevuši, piedošanu nesaņēmuši. Pavelciet bilāns apakšā. Un saprotiet, ka jūsu dziedināšana nebūs saistīta ar pagātnes izmainīšanu. Jūs nevarat izmainīt. Bet tā būs saistīta ar to, ka kopā ar Dievu mēs izbēdāsimies un izsērosim par visu to, kas ir bijis un ir. Un izbēdājušies un izsērojuši par tām ciešanām, ar kurām mums ir nācies saskarties. Mēs būsim pirmo reizi brīvi pāršķiet jaunu labas pusi un sākt ko jaunu. Es pieņemu, ka daudziem no jums šī ideja nav pārāk patīkama. Un es nevienam neko nevaru pierādīt. Jūs varat vienmēr meklēt citus ceļus. Jūs varat meklēt citu glābēju, kas jums pateiks to, ko jūs gribat zināt. Bet es jums saku, tikai jūs un šajā pašā brīdī varat izlemt dzīvot pilnvērtīgu cilvēku dzīvi. Par spīti kā daudziem un grūtiem, kas jūsos ir šobrīd. Un jūs jau zināt, ka ir klasiskas 5 stadijas, kurām mēs izējam cauri tajā brīdī, kad mēs saskaramies ar kādu zaudējumu un kad mums ir kāds sēks. Savulaik Elizabete Kubler-Ross par to rakstīja, un tā ir tā gandrīz ābeces lieta, ko daudz pazīst. Vispirms ir noliegums, pēc tam ir kaulēšanās, pēc tam ir depresija, pēc tam ir dusmas, kādreiz dusmas vispirms, pēc tam depresija. Un tikai 5. stadija ir, kad tu mācies to pieņemt, kas ar tevi notiks. Izdusmojieties uz Dievu un cilvēkiem. Saprotiet to kaulēšanās procesu, saprotiet, ka jūs nevarat izmainīt pagātni. Dievs var izmainīt. Jā, viņš var izmainīt, ziniet kā? Ar to, ka viņš nāk garām jūsu muitas būdai un vienkārši saka, nāc man līdzi. Tas ir kā viņš izmaina. Viņš vienkārši mums dod jaunu sākumu, jaunu dzīvi. Izsērojiet, izbēdājiet par visu to, kas jums ir jānes. Jums ir sajūta, jums ir pamatot sajūta, ka daudziem cilvēkiem varbūt ir vieglāk nekā jums, ka varbūt daudziem nav jāpiedzīvo tas, kas jums ir. Tas ir šausmīgi. Par to gribas bēdāties, par to gribas dusmoties, par to gribas kliegt, par to gribas sacīt ārprāts. Kāpēc man? Kāpēc man nevarēja būt vienkāršāk tā lieta? Kāpēc? Es negribu. Mani nemīlēja. Un es lai mīlu. Man nepiedeva. Un man tagad būs jāpiedod. Es negribu. Pavelciet līdzi. Un vienā brīdī jūs sapratīsiet, ko Kristus gribēja sacīt. Teikdams, ka, ja tu gribi būt mans māceklis, nāc man līdzi. Aizliec sevi. Upuris ir norūpēts par sevi.
aizved sevi. Ņem savu krustu un atstāj. Viss nav tik vienkārši. Protams, draugi, es negribu atņemt darbu visiem pārējiem terapeitiem. Pat ja es gribētu, es to varētu izdarīt. Dažādās terapijas, dažādie instrumenti, ar kuriem mēs varam atvieglot savu ciešanas, ir ļoti nozīmīgi. Draugi, nevienam nav jānes lielāks krusts nekā ir nepieciešams. Nevienam nav jācieš, ja es varu kaut ko sev palīdzēt. Bet es jums saku vienu lietu, negaidiet to brīdi, kad viss būs kārtībā. Tādu brīžu nebūs. Kāpēc? Tāpēc, ka pat ja mēs vien brīdi izlecam no šī trīsstūra laukā, mēs viņā atnākam atpakaļ. Un pat ja mums būtu sakārtots viss, kas līdz šim ir bijis, beidzot es atvēršos, beidzot es sāku dzīvot, nākamais mērķis un atkal man draugi. Tāda ir dzīve. Es varu noslēpties, es varu vainot visu pasauli, es varu gaidīt. Bet es varu sadzirdēt, ka Kristus mums atnāca. Nāca dzīve. Un jūs saprotat, ko es vēlreiz jums saku, neviens jūsu vietā to nevar izdarīt. Tas ir tieši tāpat kā ar bēdā. Kāds cilvēks, piedodiet lūdzu, kāds cilvēks ir nomiris. Jūs sirds lūst, jūs sirds ir pa galvu. Ko no malas var iesākt, ja kāds izvēlās šajā stadijā kavēties? Neviens neko nevar iesākt. Tu vari līdz mūža galam izvēlēties, uzskatīt, ka tava dzīve ir beigusies. Tā būs tava izvēle. Tevi var uz to pamudināt, tevi var aicināt dzīvot savādāk, bet tevi nevar neviens nepiespiest, ne tavā vietā šo izvēli izdarīt. Nu lūk, no grēka verga par brīvu Dievu gēru. No cilvēka, kas jūtos savaņots, traumēts, un tāds arī esmu, nepārprotiet man, es esmu tāds. Kļūt par cilvēku, kurš esmu spējīgs sacīt. Es esmu Dieva bērns. Un es gribu dzīvot par spīti visam, kas ir palicis. Lūk, uz tādu spītu es jau gribu šovakar aicināt. Uz tādu spītu. Un zināt, ar ko jūs spītēsieties, tad ir brīdī nejautība. Jūs spītēsieties ar vēlmu. Jūs spītēsieties ar grēku. Jūs spītēsieties ar ļaunumu. Jūs teiksiet, vēlns man ir nokodis pusi roku. Bet viņš nepaņems. Un tas iemesls, kādēļ viņš man nepaņems, ka es zinu kādu, kas ir glābējis nevis tajā pārnestajā nozīmē, bet es zinu kādu, kurš ir ar mani kopā. Es zinu kādu, uz kuru es varu paļauties, kādu, ar kuru kopā es varu uzvarēt visu, kas manā dzīvē. Un, jā, es personiski uzskatu, ka šī pārslēgšanās no upuru lomas visā krāšņajā dažādībā uz uzvarētāju lomu, ne tajā veiksminieku nozīmē, ne, uzvarētājs tajā amerikāņu nozīmē. Es esmu uzvarētājs, man nekad nav nekāda problēma, es esmu uzvarētājs. Nē, tādu uzvarētāju man izraisa bažas. Bet man izraisa visaugstāko cieņu daži cilvēki manā dzīvē, kurus es esmu sastāvis. Un jūs arī zināt, vismaz garām iepriekšos stāstus. Viņi ir izgājuši cauri LA. Izsūtījumi, slimības, noderības. Un par izsūtījumiem runāju, tas ir spilgtniecības. 2 cilvēki izgājuši vienu to pašu ceļu, vienā vilcienā braukuši. Viens atgriežas kā sarūktināts, kurš uzskata, ka visai pasaulē tad ir kaut kas jādara. Un otrs izgājis cauri visam šim sarežģītajam lietām.
ir kļūst par cilvēku, kur priekšā un gribas noliekt galvu. Jo es saprotu, šeit ir viens īsts cilvēks. Viņš zina, kas ir sāpes, viņš zina, kas ir ciešanas, un tieši tāpēc par spīti tam viņš izteiks saprast mani un pieņemt mani un novērtēt. Tā ir cīņa. Tā ir cīņa ar cilvēku, kurš ir nopietns. Bet nobriešana vienmēr ir sāpīgs process, vienmēr ir grūts process. Un tāpēc vēlreiz teikšu, tas ir noslēpums, kurā brīdī mēs pieņemam šo lēmumu. Atgriežoties vēlreiz pie tā, ko runājām vakar, mūsu dzīve ir tā neparasti veidot, ka kamēr mēs neizdarām šo fundamentālo izvēli, mēs turpat pie katlā lēmums. Tad, kad mēs izdarām šo izvēli, kad mēs kļūstam par Kristus mācekļiem šī vārda īstajā nozīmē, mēs kļūstam brīvi, dievbērni, brīvi, spējīgi dzīvot, spējīgi. Patiesībā es gribētu šeit ielikt punktu jau. Es pieņemu, ka jums ir pietiekami daudz protestu. Katram kārtīgam upurim ir pilnīgi skaidrs, ka tas, ko es teicu, ir jā. Vispirms ir jābūt dziedināšanai. Vispirms man jāiet labi, un tad es varēšu mīlēt citus cilvēkus. Bet varbūt jums ir kādi komentāri, jautājumi. Šī tēma par upuru trīsstūri vai dramatisko trīsstūri, man liekas, ārkārtīgi svarīgi, piemēram, kristīgās kalpošanas kontekstā. Cik daudzi cilvēki iesaistās šeit un glāb citus, tāpēc, lai nevajadzētu glābt sevi. Manā ģimenē ir ārprāts, tāpēc es vakaros kalpoju algu kursā. Jo tur vismaz normāli cilvēki. Es palīdzu viņiem pestīšanai. Man nav nekāda iebilduma pret to, jūs esat tikai. Bet tas ir tas trakums. Mēs mēģinām izglābt citus, mēs nezinām, kā izglābt sevi. Nu labi, bet es varētu daudz runāt, bet varbūt tiešām kādi jautājumi, būtu sakiet skaidri.